Sveicināti! Laipni aicinu Ziemeļu runu pasaulē. Vēlos palīdzēt iepazīties ar to, kas stāv aiz runām, jo runas būtībā tas ir tāds kods, ieejas durvis, lai sakontaktētos ar lielākām enerģijām, Ziemeļa dieviem. Ir tāda jauka grāmatiņa. Saku tā mīļa grāmatiņa tādēļ, ka tie ir šie skandināvu mīti pārveidoti viegli uztveramā, pat bērniem, es teiktu, uztveramā valodā, aizraujoši, vienkāršoti. Mūsdienu cilvēku uztverēja arī vienkāršotāk uztverami. Šajā reizē būs stāsts par 3 galvenajiem dieviem, kas visvairāk figurē. Tas ir, protams, Odins, šefs šajā pasākumā. Tas ir viņa tāds asinsbrālis Lokijs un Odina dēls Tors. Un man ir tāda iecer turpināt iepazīstināt, veidot veselu tādu video sēriju, turpinot iepazīstināt ar šiem te skandināvu dieviem, mītiem, dažādiem varoņiem, ļaujot caur mītiem piedzīvot kaut ko sev būtisku, jo mīti tā un pasakas tā ir tāda sena valoda, kuru mēs visi intuitīvi nojaušam, zinām, un kas simboliskā veidā pastāsta par gudrām, dziļām lietām un mudina arī mūs pašus par kaut ko aizdomāties. Tā kā skandināvu dievi šajos mītos ir tādi arī ļoti cilvēciski, šie mīti arī palīdz sajust sevi, sajust arī varbūt kādu sev radniecīgāku dievu, jo arī visa sistēma, kā darboties ar runām, balstās nevis vienkārši uz to, ka ir tāda zīmīte, kur ir uz kaut kā uzrakstīta, uz koka, uz akmens, uz papīra vai uz ķermeņa, vai gaisā vai ūdenī, bet gan uz to, ko pieaicina ar šo zīmi uzvalkot. Un tādēļ ir labi saprast, kādas vispār ir opcijas un ar ko var izveidoties šis tāds īpašais konteksts, lai varētu pieaicināt, kad darbojas ar runām. Mani sauc Rita Zālīte, darbojos saistībā ar psiholoģiju, transpersonālo psihoterapiju, mākslas metodēm, taro. Esmu certificēts tarologs, esmu certificēts transpersonālās psihoterapijas speciālists, darbojos ar runām, esmu sastapusi dažādas interesantas prakses, gan mākslas terapiju, gan neirografiku, gan šamanismu, gan reiki, gan strukturālos sistēmiskos sakārtojumus savā ceļā un tajās vai citās kombinācijās to visu arī gan pati praktizēju, gan piedāvāju citiem, vadu arī kopš pagājušā gada. Tas bija tāds nopietnas solis, lai saņemtos, jo runas ir kaut kas, pret ko arī jūs aicina izturēties ar cieņu un bijību. Un kopš pagājušā gada arī vādu iepazīšanās ar runām, tādu mācību semināru ciklu vairākos moduļos, tā soli pa solim, kur to var izdarīt. Un lai mums ir jauks kāds brīdis ar šo stāstiņu, un plānoju tādu seriālu veidot ar šiem stāstiņiem, vienkārši piesako. YouTube'ā manā kanālā vienkārši būt ar Ritu Zālīti var atrast tādā īpašā atskaņošanas sarakstā, kur ir par mītiem un simboliem. Tur būs arī šie skandināvu mīti. Facebookā man var atrast arī vienkārši būt ar Ritu Zālīti. Tur ir informācija par pasākumiem, kurus es vādu, un vēl kādas lietas vai atskaitas no kaut kā, kuras esmu bijusi klātienē vadījusi, vai kādi domu graudi, ar ko padalīties, vai orākulu kāršu vai runu prognozes attiecīgajam periodam un citas lietas. Tā kā, ja tas interesē, un it īpaši interesē darbs ar sevi, izaugsme un sastapt sevi kādā jaunā veidā, laipni aicinu. Jo, kā pierāda arī mana pieredze, vadot šos te runu mācību kursus, daudzi cilvēki tā intuitīvi jūt saikni ar runām, apmēram, ko tas var nozīmēt, pat ja viņi to nav mācījušies. Kas tiek skaidrots arī ar to, ka arī dzimtas sistēmā, kurā mēs esam piedzimuši šajā dzimtā,
iespējams ir bijuši cilvēki, kas ar rūnām darbojušies, jo arī Latviju zīmes, var teikt, no tā paša katliņa ir smeltas, no kur ir nākušas rūnas, un var atrast dažādas arī analoģijas šeit, bet, un ir arī atšķirības. Un, vai ja mēs ticam un pieņemam, ka iespējams mēs dzīvojam nevienu dzīvi, varbūt citās dzīvēs, jūs jau zinājāt, darbojoties ar rūnām ļoti prasmīgi, un šajā dzīvē tad rūnas iespējams tā īpaši aicina, sauc pie sevis, un es teiktu, aicina ir īstais vārds, vismaz es to tā izjūtu, ka rūnas mani aicina, un tā uzstājīgi aicina, un palīdz un mudina arī nobriest kaut ko darīt un dod enerģiju un motivāciju arī to darīt. Tas nav kā piespiesties, ka darētu kaut ko nodarboties, ir jādara tas, bet ka ir tāds iekšējais aicinājums, kuram nevar pretoties, un vienkārši te es esmu ar grāmatu rokās, lai ierakstītu video šo stāstu. Un tad, lai laba klausīšanās, tālāk var, ja esat mājās kādā ērtā situācijā, var vienkārši piesēst, apgulties, nebūs garš šis stāstiņš pirmajam piegājienam, bet, justies brīvi, skatāms nekas tur nebūs ar vaļā acīm, bet ar cietu acīm iespējams var rādīties daudz interesantākas ainas. Pārslēgšu mazliet savādāk kameras, arī ar skatu uz rūnu balstību. Pabiedīšu mazlietiņu, vai kaut kā šādi, jā, varētu būt īstais veids, un tad aiziet stāstos. Kas tad ir šie spēles dalībnieki? Skandināvu mitoloģijā ir minēti daudz dievi un dievietes, un arī šajā grāmatā par skandināvu mītiem var sastapt ļoti tādā krietnā skaitā viņus, bet lielākā daļa stāstu skar divus dievus, Odinu un viņa dēlu Toru, kā arī Odina asinsbrāli milža dēlu vārdā Lokijs, kurš dzīvo pie āsiem Asgardā. Tā ir viena no 9 pasaulēm, kurās tad mitinās dažādas būtnes. Saskaņā ar šo mitoloģiju ir 9 dažādas pasaules. Asgarda ir tāda dievu pasaule, Midgarda ir cilvēku pasaule. Tas tā mazliet piebildēja. Odins. Galvenais un senākais no visiem dieviem ir Odins. Odins zina daudz noslēpumu, viņš iemainīja aci pret gudrību, vēl vairāk rūnu zinību un varas dēļ. Odins upurējās pats sev, viņš karājās pasaules kokā Yggdrasilā, karājās tajā 9 naktis. Odina sāna bija caurarbus šķēva smaila viņu pamatīgi ievainojot. Vēji raustīja Odinu un pļaukāja viņu pakārto augumu. 9 dienas un 9 naktis viņš neko neēda un nedzēra. Odins bija viens savās sāpēs, lēnām izplūstot dzīvības gaismai. Odinu mocīja augstums, viņš atradās agonijā uz nāves sliekšņa, kad viņa upuris nesa tumšus augļus. Agonijas ekstāzē viņš pavērtās lejup, un viņam atklājās rūnas. Odins iepazina un izprata tās un to spēku, tobrīd pārtrūka virve, un viņš kliegdams novēlās no koka. Viņš izprata maģiju. Pasaule bija viņa varā. Odinam ir daudz vārdu. Viņš ir visu tēvs, noslapkavoto pavēlnieks, karātavu dievs. Viņš ir kuģu kravu un ieslodzīto dievs. Viņu sauc par Grimniru un Trešo. Katrā zemē viņu dēvē atšķirīgi, jo viņu arī pielūdz dažādās formās un daudzās mēlēs. Taču pielūgtājs ir Allaž Odins. Te no manis mazliet piebildēšu, ka mēs runājam par skandināvu mitoloģiju, bet rūnas un vikingi tās ir lietas, tēmas, kas skāra ļoti lielu reģionu. Tās ir gan, protams, Norvēģija un Islande, kā vispazīstamākās ar rūnām valstis, taču rūnas lietoja
arī tur, kur ir mūsdienu Lielbritānija, Vācija, Ungārija, arī Krievijas, Ukrainas teritorijās, arī uz to galu ir rūnu sistēmas. Arī Itālijas, mūsdienu Itālijas teritorijā, kas savulaik arī ir bijušas pazīstamas rūnas, tā kā arī uz augšu, protams, Zviedrija, Somija, un mēs varam uzskatīt, ka arī Latvijā ir zinām saikne ar rūnām. Bet turpinam par Odinu. Maskējies viņš ceļo no vienas vietas uz otru, lai skatītu pasauli ļaužu acīm. Un mūsu vidū Odins staigā kā garš vīrietis apmetnī un ar platmali. Odinam ir 2 kraukļi, kurus sauc par Huginu un Muninu, kas nozīmē doma un atmiņa. Šie putni pārlido pasauli, meklēdami jaunumus un nesdami Odinam visaptvarošas zinības. Tie nometas Odinam uz pleciem un čukst viņam ausīs. Sēdēdams savā augstajā tronī Hlicskjalvā, viņš pamana visu un visur, no viņa neko nevar noslēpt. Odins ir tās arī, kurš pasaulē ieviesa karu. Kaujas tiek sāktas, metot ar šķēpu ienaidnieku armijiem veltot kauju un kaujā kritušos Odinam. Ja kaujā izdzīvojat, tas notiek ar Odina žēlastību, bet ja krītat, tad tāpēc, ka viņš jūs pievīlis. Ja varonīgi krītat karā, Valkīras skaistās kaujas lauka jaunavs, kurš savāc kritušo varoņu dvēseles, jūs paņems un nogādās pilī, kas pazīstama kā Valhalla. Odins gaidīs jūs Valhallā, un tur jūs dzersiet, cīnīsieties, dzīrosiet un karosiet kopā ar Odinu kā savu varoni un vadoni. Tors. Tors, Odina dēls, ir pērkongrāvis. Viņa tēvs Odins ir viltīgs, taču Tors ir godīgs. Viņa tēvs mēdz būt nejauks, bet Tors labsirdīgs. Milzīgs viņš ir un sarkanbārtains un stiprs, krietni stiprāks par pārējiem dieviem. Tora varenību palielina spēka josta Megingjārda, to valkājot viņa spēks dubultojas. Tora ierocis ir Mjelnirs. Iespaidīgs sveiseris, kur viņam izkaluši rūķi. Arī šo stāstu jūs drīz uzzināsiet. Troļi, sarmas milži un kalnu milži, tie visi drēbi ieraudzījuši Mjelniru, jo tas nonāvējis daudzus viņa brāļus un draugus. Tors valkā dzels cimdus, kuri palīdz viņam satvert vesera kātu. Tora māte bija zemes dieviete Jerda. Tora dēli ir dusmīgais Modi un spēcīgais Magni. Tora meita ir varenā Trūde. Tora sieva ir zelta matainā Siva. Pirms laulībām ar Toru viņai auga dēls Uls, un Tors ir Ulla patēvs. Uls ir dievs, kurš medīja ar loku un būtām, dievs uz slēpēm. Tors ir Asgardas un Midgardas aizstāvs, tātad gan dievu pasaules, gan cilvēku pasaules aizstāvs. Par Toru un viņa piedzīvojumiem ir daudz nostāstu, un ar dažiem no šiem jūs arī saskarsieties, klausoties stāstus no šīs grāmatas. Lokijs. Lokijs ir ļoti glīts, viņš ir šķietami uzticams, pārliecinošs, patīkams un neapstrīdami pats bolēdīgākais, izveicīgākais un ļaunestīgākais no visiem Asgardas iemītniekiem. Diemžēl, ka viņā mīt tik daudz tumsas un tik daudz niknuma, skaudības, skaisles. Lokijs ir dēls Lauvijai, kur ir pazīstama arī kā Nala jeb Adata, jo bija slaika, skaista un asa. Par Lokija tēvu tika uzskatīts milzis Farbautīs. Viņa vārds nozīmē tas, kurš raida bīstamus sitienus, un Farbautīs bija tikpat bīstams kā viņa vārds. Lokijs staigā pa debesīm ar lidojošiem apaviem un spēja pārvērsties par kādu cilvēku vai pieņemt dzīvnieku veidolu, taču Lokija patiesais ierocis ir viņa prāts. Viņš ir viltīgāks, izveicīgāks un blēdīgāks par jebkuru dievu vai milzi. Pat Odins nav tik viltīgs kā Lokijs. Lokijs ir Odina asinsbrālis.
pārējie dievi nezina, kad un kā Lokijs ieradās Asgardā. Viņš ir Tora draugs un Tora nodevējs. Dievi Lokiju piecieš, varbūt tāpēc, ka viņa kara viltības un plāni izglābtos tikpat bieži, cik arī iegrūž nepatikšanās. Lokijs padara pasauli interesantāku, taču mazāk drošu. Viņš ir briesmoņu tēvs, likstu radītājs, viltīgais dievs. Lokijs pārlieku daudz dzer, un dzerdams nespēja valdīt nec savus vārdus, nec domas un rīcību. Lokijs un viņa bērni būs klāt Ragnarjokā, pēdējā kaujā, visa pastāvošā galā, taču cīnīsies ne jau Asgardas dievu pusē. Šai reizē viss. Sekojiet, gaidiet, lasiet, klausieties nākamo stāstu. Lasīt jau, protams, arī var paši no grāmatas, bet man liekas, šajos laikos ar sociālo tīklu visām lietām arī man bieži vien patīk klausīties stāstus, ne tikai lasīt.